Un kādi tad ir veidi, kā mēs varam šos te blokus atbrīvot un palaist šo te harmonisko enerģijas plūsmu mūsu ķermenī? Viens no veidiem, kas nāk no arī ķīniešu medicīnas, ir akupunktūra. Tā ir tāda procedūra, kuras laikā tu guli gultā un tev uz noteiktiem punktiem ķermenī ieliek adatu. Un ja tev tur tiešām ir bloks, ja tā enerģija nespēj tā forši plūst, tad tā vieta, kur procedūras laikā ievietos adatu, tā būs sāpīga. Es esmu to izmēģinājusi. Otrs veids ir akupresūra. Un akupresūrā tu būtībā tā ir tā kā masāža, bet tev uz tā punkta tik ļoti spiež, lai tev to bloku attaisītu vaļā, ka tas arī ir ļoti fiziski sāpīgāk, es pat teiktu sāpīgāk nekā akupunktūra. Un ja man pašai ir jāsalīdzina akupunktūra, akupresūra jeb EFT, tad man pašai personīgi daudz labāk patīk EFT, jo šeit mēs iedarbojamies uz šiem punktiem apzināti. Turklāt tajā brīdī, kad mēs iedarbojamies apzināti, mēs spējam daudz labāk saprast, kas ir noticis, kur ir noticis, kāpēc mēs tā esam sajutušies. Turklāt ar EFT palīdzību un tā regulāri strādājot pie dažādām problēmām ar EFT, mēs jau spējam daudz labāk sajust sevi, daudz labāk atstrādāt, un pat spējam iet ar laiku dziļāk, lai sevi, es domāju, pilnībā dziedinātu.